kur mums tālāk reāli iet, tas ir tiešām Kardaševs skalā, ka mums būtu, Nīls par to stāstīja, pat arī, kad jebkāda zinātniska pētījuma mums tur vajag benefitu, bet tā problēma ir, kad mēs ar visiem sacenšamies. Varbūt tās ne mēs visi, bet, piemēram, tur štati, tur Ķīna, piemēram, kuram, paskaties, kas notiek arī, kad, es nezinu, vai tā ir Latvijā, bet, tagad tikai BYD cars viņas ir pieejams, un kādas mašīnas pa kādām cenām ir Ķīnā, tur, citās vietās pieejams salīdzinājumā šeit, bet tam nevajadzētu notikt, ja mēs gribam labāk un tā kā vismaz sākt ar planētas infrastruktūru un kaut ko tā virzīties, tādā nozīmē. Kam nevajadzētu notikt? Mums vajadzētu tam visam būt pieejamam, Jā. Tas ir laikam tas, uz ko es tā kā redzu, ka es gribu cerēt, ka tehnoloģijas attīstīsies tā, ka mūsu atkarība no valstu vadībām samazinās. Un tiklīdz mēs kļūstam mazāk atkarīgi no valstu, no gasudarstvam,